ikreiz, kad ministrs kabinetā aiziet kāds noteikuma projekts par jaunu teritoriju veidošanu, tā ir frāze, tad izskan frāze, jā, bet tur jau tie privātie īpašnieki nemaz nebūs tik daudz iekšā. Bet piedodiet, ikviena ģimene, manuprāt, ir vērtība. Ja viņas īpašums tiek skarts, tad nevar teikt, ka tur jau būs tāda maza ietekme. Protams, skatoties uz visu kopēju īpašnieku skaitu, varbūt tas iekļauto īpašnieku un īpašumu skaits nav liels, bet vienai ģimenei tā var būt zināmā mērā traģēdija. Pat viņa iespēja samazināšana apsaimniekot savus īpašumus. Un šeit es gribētu pateikt tādu asāku frāzi par to, ka, lai arī mēs raidījumos dažādos dzirdam, meža īpašnieki ir tik un tik iznīcinājuši biotopus. Tiek pat teikts, ka iznīcinājuši biotopus. Pirmkārt, biotops ir kaut kāda cilvēku izdomāta kritērija kopums, pēc kā nosaka biotops. Pamainot vienu vai otru kritēriju, tas biotops tur var nebūt. Daba pat nezina, ka tur ir biotops. Bet, manuprāt, šos biotopus iznīcina nevis šie īpašnieki, bet iznīcina tie, kuri pieņem lēmumus veidot jaunas aizsargājumas teritorijas, vispirms nesākot izveidot taisnīgu kompensācijas sistēmu. Jo cilvēks nonāk absolūtā bezizējā. Viņam pasaka, ka tev būs tagad aprobežojumi, bet kompensācijas ir smieklīgas, kādas šeit ir. Un viņš zaudē vai no savas iespējas dzīvot normālu dzīvi pensijas vecumā, vai tiešām sek kaut kādas veselības izdevumus, vai izskolot bērnus. Līdz ar to tie, kas iznīcina biotopus, nav meža īpašnieki. Tie ir tie, kas pieņem nepareizs lēmumus, nevis veidot kompensācijas sistēmu, bet noteikti aprobežojums, nerēķinoties ar tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo.